Un labrīt visiem. Lustīgi to līgošanu, tā teikt. Es, kamēr sirdspuķīt darbā, nolēmu nevis aizbraukt uz Fīderi, kā tur es teicu, jo tur atkal baigi agri jāceļās, jo 2 naktis piecēlos, negribas vairāk. Šodien ilgāk pagulēju, aizved sirdspuķīt uz darbu un, tā teikt, nolēmu, ka jāatbrauc te uz to Meža ezeru. Tā teikt, tur tāds purva dīķis, purva ezers tāds. Pamēģināsim noķert tās līdaks, tās tumšās smukās. Jo, it kā Džeks vakar bija babītē, 3 līdaks noķēra tur. Lielākā tur 2 kapeikām. Pārējās tādas 700 kilo, 800 kilo. Tā kā, izskatās, ka līdaks ir aktīvs. Un vakar arī es tur sēdēju, kad uz Fīderi, tad, redzēju, ka tur tā līdaks tur it kā tur lēkā, dzenātos mazos. Tā kā, domāju, ka kaut kam ir jābūt. Skatīsimies, kas mums tur sanāks. Ko viena pieķērās? Nezinu. Izskatās pēc kriminālas. Bet viena ir. Viena ir tomēr. Kurš? Redziet? Viņas te tādas riktīgi, tādas melnas. Pilnīgi tādas, šitā izskatās baigi krimināli. Paskatīsimies tūlīt. Noķiksēsim to āķi nost. Ai, kur es te trāpīju? Baigi neveiksmīgi trāpīja. Ai. Šitāda te jāaiziet pamērīt. Bet izskatās baigi. Varbūt tā krāsa. Vienkārši. Aiziesim līdz Somai, bet trāpīja kaut kā baigi neveiksmīgi. Kaut kur pie acis, viens acis, viens mutē, viens pie acis. Tagad baigi asiņo viņai tā acis. Nezinu. Ja 50 centimetri ir, tad jāņem, jo citādāk viņa jau tāpatās neizskatās, ka viņa izdzīvos. Višķiņa rokas jānoskalo. Tak. Skatīsimies. Tieši 50 centimetri. Tā kā, būs jāņem. Tur piest. Kaut kur viens, ja to asti pastieptu bišķi. Tā kā, tā. Tādas viņas tas smukas ir, līdaciņas. Tā kā tā. Reka vēl viena līdaciņa. Bet, šoreiz galīgi maziņa. Tā kā, tā. Jānobildē, tā teikt, kolekcijai. Viss. Laidīsim vaļā. Kāda žiperīga, paskaties uz tik lielu zivtiņu, tik maziņu, bet līdaciņu. Kā tu tā? Kur tev tas saķēries ir? Davai, kā mēs te varētu attāķēt tev? Ai, cik sāpīgi. Peldi. Peldēs.
Aiziet. Tā kā tā. Paskatās, reku. Skrien, redziet. Maziņie cauliņas. Tur pat aciņa aizskrēja projām. Nu, tad laikam būs jābeidz te. Kaut kā viss pārstāja, bet vēl bija viena līdeciņa pieķērās. Tā teikt, es tur kaut kāds 2-3 metrus viņu pavilku un viņi nospruka. Neuzspēja pat ieslēgt kameru. Tāpēc, nu, bet tā bija bišķi lielāka nekā šitā, ko noķēra, nu. Nu, viss. Pagaidām ir klusums. Un tieši uz tādu ātro gaitu viņas pieķērās visas tās līdeciņas. Tieši tā gandrīz tā, ka liekas, ka pa ātru. Bet, nu, tādas sīkas. Šito jau var nebūt ņēmis, ja viņai tik drausmīgi to aci nebūtu aizķēris tur to otro āķi. Tā kā tā, nu. Ja, nu, viņa jau tā vai tā vairs nav dzīvotāja, līdz ar to, nu, paņēma to līdeciņu, tā teikt. Un ka laikam arī šoreiz būs viss. Te vēl pāris iemetiens, ja nekas nenoķersies, tad arī beigsim to stāstu. Tā kā, nu tā. Laikojiet, skatieties video. Abonējiet kanālu, kas nav abonējis. Un tā, un gaidam nākošos video. It kā svētdien taisamies braukt uz Daugavu. Varbūt tur izdosies kaut ko pafilmēt. Tā kā, nu tā. Lustīgs visiem Līgo svētkus. Nedzeriet pārāk daudz, tā teikt. Uzmanīgi ar tiem uguņiem, visu pārējo. Un tad mums tās statistikas tāds baigi riebīgs ir. Galvenais ar prātu dzert, un tad jau viss kārtībā. Nu. Es jau pats nelietoju alkoholu, tāpēc, nu, aiziesim kaut kur šašliks, pacepsim ar sirdspuķīti, un tas arī viss. Tā kā, nu tā. Gaidam nākošos video.